Liekas par prolongu es runāju 2 gadus atpakaļ, drusku vairāk varbūt. Varētu pastāstīt, kas par šo laiku jauns noticis. Kaut gan pēc idejas nekas jauns nav ko stāstīt. Visi tāpat pa vecam, prolongs ir baigi labs. Un es tāds absolūts prolongu fans laikam. Un liekas jau viss tā pierast, ka prolongs labi strādā un ka tā tam ir jābūt. Varbūt pa šito laiku es drusciņ gudrāks palicis. Es gribu teikt, ka es jau māku atšķirt, jaucot ārā motoru, kurš ir strādājis ar parastēju un kurš ir strādājis ar prolongu. Tie motori, kas jau jauni, ir sāku braukt ar prolongu piedevu, tie tiešām izskatās baigi skaisti. Un nevaru nepriecāties un nedalīties savos vērojumos ar citiem, cik viss skaisti tur ir. Teiksim, ja paņem sadales vārpstu un paskatās uz tiem kociņu galiem, kas parasti ir diezgan strīpaini, tad, ja izstrādājas ar prolongu, tad viss tur ir tā kā pulēts, jauni jau nav tik labi iztaisīti, kā viņš ir nopulējies. Varbūt dažas tādas epizodes varētu atcerēties, kas pārsteidz, varbūt vienu otru pat šokē. Nevar tā īsti izprast, vai tas tā var būt. Gribu jums pastāstīt tādu epizodi. Daugavpils spidvejistiem ir ļoti labs jaudas stends Amerikā.